gribat kļūt par savu telefonu saimnieku, lai tas kalpo jums, nevis jūs tam, tad klausieties tālāk. Es jums parādīšu 5 uzstādījumus, par ko jūs noteikti nezinājāt, bet kas jau ir jūsu telefonā. Un neko papildus nevajag ne instalēt, ne uzstādīt. Tad pirmais uzstādījums ir, ko saucas netraucēt, lai nenotiek kā šai dāmai Twitterī, kad viņai nāk paziņojumi no valsts iestādēm naktī un viņa pēc tam nevar aizmigt. To visu vienkārši var labot ar šo vienu uzstādījumu. Tātad pirmais ejam uz iestatījumiem telefonā un spiežam meklēt un ievadam netraucēt. Un parādās jau pie paziņojumiem uzstādījums, kā netraucēt. Un tātad šeit mēs varam viņu ieslēgt vai arī uzstādīt apakšā grafiku. Tātad, piemēram, katru dienu no 10 līdz 7 rītā. Un ko šis uzstādījums dara? Jums nenāks paziņojumi no WhatsAppā, nepienāks zvani, piemēram, jūs kaut kādās WhatsApp grupās, kur visu laiku ir tādi, kuriem nākamajā dienā nav jādodas darba un viņi 3 naktī sūta paziņojums, tad šis ļoti labi palīdzēs. Un, protams, jūs noteikti domāsiet, bet ja man draugi klubā iesprūduši un viņus vajag mājās aizvest, un ja viņi man zvana naktī, tad zemāk ir redzams iespējas, kā ielikt kaut kādus kontaktus, kuri izies cauri tāpatās, vai arī pat kaut kādas programmas pievienot, kuru paziņojumi vienalga nāks. Iestādiet to uz gulētiešanas laiku, lai tas vienmēr ir, un jūs izvairīsieties no tā, ka kāds traucē jūsu miegu. Nu tad pārējiem pie otrā. Ja jau sākām par naktsmieru un gulēšanu, tad noteikti daudziem ir ieradums, kāds arī man ir pirms gulētiešanas vēl gultā pasēdēt telefonā, paskrolēt Instagramu vai TikToku. Un, protams, jārūpējas par savu acu veselību. Tad ir arī vēl viens iestatījums telefonā, kas mazina zilās gaismas ietekmi. Par to vēl internetā strīdās, vai viņa ietekmē vai neietekmē, bet tad telefonā ir uzstādījums un tad arī to parādīšu. Nu tā, atkal ejam uz iestatījumiem un meklētājā ierakstam acu. Un šeit ir uzstādījums aizsardzība acu komfortam. Un tad zemāk starp visiem uzstādījumiem ir aizsardzība acu komfortam un mēs to varam ieslēgt un arī atvērt. Šeit arī ir apraksts. Tātad, kā rakstīts jau uzstādījumā, tātad samazina zilo gaismu pret siltākām krāsām. Kad jūs ieslēgsiet šo uzstādījumu, tad redzēsiet, kad telefons paliek tāds dzeltenīgs nokrāsas, viss ir tāds dzeltenīgs. To, protams, arī variet izslēgt, ja vēlaties, bet tātad, ja gribat, lai pirms gulētiešanas acīm būtu vieglāk, tad variet šo ieslēgt un arī var, tātad viņš automātiski ieslēgsies jau vakarā. Ja šie 2 uzstādījumi jau likās noderīgi, tad uzspied to laika pogu un abonē manu kanālu, bet ja nē, tad turpin skatīties, ir vēl 3 uzstādījumi priekšā, kas noteikti noderēs. Tātad nākamais 3. uzstādījums par atbloķēšanu. Noteikti daudziem ir vai nu pirksta nospiedums, vai figūras uzzīmēšana, vai pinkots, vai vēl kaut kas cits. Bet, piemēram, tā kā es atrodos mājās, man īsti tam nav vajadzība, jo tas vairāk nodrošina to, ka nesankcionēts personas nevar piekļūt jūsu telefonam. Bet ir uzstādījums, ar ko jūs varat uzlikt, lai vienmēr neprasa šo te ievadīt vai pinkotu vai figūru. Piemēram, ja jūs atrodaties mājās, vai arī kādā tūmā ir kāda droša ierīce, ar ko telefons ir savienots un zina, kad jūs atrodaties turpat blakus. Tad kā iepriekš, protams, dodamies atkal uz uzstādījumiem telefonā, vēram vaļā meklētāju un rakstam iekšā paildzinātā. Jā, un šeit jau parādās paildzinātā atbloķēšana. Nu jā, tā pamatā dara to, ko jau es minēju, tātad telefonu nav jāatbloķē ar kādu no atbloķēšanas metodēm. Viņu vienkārši varēs ar vienu vilcienu atbloķēt. Un tātad spiežam virsū uz paildzinātā atbloķēšana, tālāk labi. Un tad, jā,
Tātad šeit ir vairākas iespējas, ķermeņa atpazīšana, uzticama vieta vai uzticams ierīce. Es, piemēram, izvēlēšos uzticamu vieta un uzspiežu uzticams vietas un pievienot uzticamu vietu. Un tātad es varu uzspiest izvēlēties kartē, un viņš jau man parāda pēc lokācijas, kuras esmu, apstiprināt, pievienot. Un tas arī viss tagad, kad es mēģināšu atbloķēt savu telefonu, man nebūs jāizmanto, piemēram, manā gadījumā pirksta nospiedums, telefons jau būs uzreiz atbloķēts. Tāpat jūs varat pievienot citas vietas, darbu vai jebko citu, un kā iepriekš jau norādīju, var arī izmantot citas iespējas, kā piemēram uzticams ierīces, varbūt jums ir gudrais pulkstenis, un tad arī, kad būsiet visu laiku tā tūmā, nebūs jāveic atbloķēšana telefonā. Tad ceturtais, ko man liekas daudz neizmanto, bet ir ļoti laba iespēja. Kā variet redzēt, manas telefonu ir dažādas ikonas, tas jau standartā visiem ir pieejams, bet ir tāda lieta kā logrīki, jeb angliski widgets. Variet redzēt manā ekrāna augšpusē. Tātad, piemēram, man rāda laikapstākļus manā lokācijā, tad blakus ir kalendārs, kurā es varu redzēt savus notikumus, kas ir gaidāmi. Pa kreisi zemāk ir Svetbanka aplikācijas logrīks, kurā es varu uzspiežot uzreiz redzēt, cik man kontā ir nauda. Bet tāpat ir iespējams daudzi citi logrīki, ko jūs varat pievienot. To es tad parādīšu uz blakus ekrāna. Tātad turiet nospiestu uz brīvas vietas ekrānā un parādās apakšā izvēlne logrīki. Logrīki ir atkarīgi no tā, kāds jums lietotnes instalēts, tātad pašus logrīkus izstrādā lietotņu izstrādātāji, kā piemēram Svetbankai ir šis te, ka variet apstīties, cik jums kontā atlikums. Cik zinu, piemēram, Svetbankai tāda iespēja nav. Un tad, piemēram, ja jūs kaut ko vēlaties pievienot, varat pat WhatsAppā čatu pievienot uz ekrāna. Paņemsim kaut vai pulksteni, kas ir iebūvēts, un mēs varam daudz un dažādas pulksteņu veidus izvēlēties un pievienot uz ekrānu. Vai arī, piemēram, šeit ir modinātāji var pievienot, un tad mēs viņu paņemam, uzspiežam un tad vēlreiz pievienot, un viņš uz ekrāna ir. Mēs arī viņu varam palielināt, samazināt. Tas atkarīgs no paša logrīka, kāds viņš ir, kādu viņu var izveidot, un tāpat arī viņu var pārvietot, kur vien vēlas uz ekrānu. Tad arī pēdējā iespēja, ko vēlējos parādīt un izstāstīt, ir lietotnes bloķēšana. Ko tad ar to var darīt? Varbūt tas būs noderīgi jauno bērnu vecākiem, kad vēlaties iedot telefonu, lai viņš tur spēlīts paspēlē vai paskatās kaut ko. Jūs variet lietotni tā kā nobloķēt un no viņas nevar iziet ārā. Tad, protams, atkal ejam uz uzstādījumiem. Šī opcija jāieslēdz, spiežam meklētāju un tad rakstam piespraušana. Un tā tad ir šis te uzstādījums, atļaujiet piespraust programmas. Un mēs viņu slēdzam iekšā. Kad šī opcija ir ieslēgta, tad atveram, piemēram, kaut kādu no lietotnēm, piemēram, YouTube atvērsim man pēdējo video, protams, reklāmas, bet kā tad to aktivizēt, tad no lejas uz augšu pavelciet lietotni, aiziet atpakaļ uz viņu un augšā uz ikonas nospiediet. Un tad šeit ir iespēja pašās beigās tagad piespraust šo programmu. Un tad arī parādās paziņojums, kā tad dabūt atspraust, tā teiksim, šo lietotni. Un tagad, piemēram, ja es velku uz atpakaļu, es varu iziet līdz sākumam, bet, kā redziet, parādās uzraksts, ka es nevaru šādā veidā iziet no viņas. Tad, piemēram, ja jūs iedodat, piemēram, bērnam, viņš nevar iziet no šīs lietotnes un kaut ko saspēdīt jūsu telefonā. Tie arī bija 5 uzstādījumi, ko vēlējos parādīt. Ceru, ka kādam noderēja, bet man ir viens vēl bonusā uzstādījums. Tas varbūt nav uzstādījums telefonam, bet tieši YouTube aplikācijai.
Iespējams, par to nezinājāt, bet es rādīju ar šo piespraušanas metodi, bet, ja jūs, piemēram, atverat kādu video vaļā, ir augšā uzstādījumi un tad ir bloķēt ekrānu. Un šādā veidā arī, ja jūs iedodat bērnam paskatīties YouTube, viņš nevar iziet ārā no šī video.